Miķels un Matīs šoreiz pamodās sapnī, netālu no zilā torņa, kur jūra bija izplatusies kā debesis, un apkārt bija vēl dažādi mazi tornīši, smilti smirdzēja kā kristāli. Apkārt bija tikai klusums, bet tāds, kurā dzird savus sirds pukstus. Un te pēkšņi viņi pamanīja mazu norādi smiltīs, izbalējušus burtiņus, brīnumūdens tikai tiem, kas meklē ar sirdi. Abi brāļi, to izlasot, apņēmās atrast šo brīnumūdeni. Viņi devās ceļā pa smilšu taku, kur ziedi mainīja krāsu katru reizi, kad kāds uz tiem paskatījās. Pa ceļam viņi satika dziedošo gliemežvāku, kas dziedāja maigu meldiņu. Tikai tīra vēlēšanās atklāja avotu. Gliemežvāks parādīja virzienu uz sapņu strautu, tur plūda ūdens, kurš spēja atmodināt dzīvniekus no garā miega un dziedināt nogurušos kokus. Sekojot gliemežvāka norādēm, bērni nonāca pie kristāla dzīdra ūdenskrituma, kas smirdzēja. Šis ūdens kaut kur plūda, un bērni saprata, ka tas ieplūst ezerā, kurš ir brīnumu pilns. Un sekojot strautam, kas plūda no ūdenskrituma, abi zēni atrada brīnumu ūdens ezeru. Tas smirdzēja visās varavīksnes krāsās, un ik pa brīdim uzmirdzēja uguņošana. Bet viņi arī saprata, neviens nedrīkst šo vietu izmantot sautīgi. To vajadzēja atstāt slepenu, vai, gandrīz slepenu. Viņi no koku zariem un akmentiņiem veidoja norādes, kuras tikai bērni ar atvērtu sirdi varētu saskatīt. Tad viņi uzlika dziedošo brīnišķīgo gliemežvāku uz lielā akmens, tikai tie, kas apstājās un paklausās, varēs dzirdēt norādi uz brīnumu ūdeni. Un kad viņi pamodās savās gultās ar vieglu smaidu sejā par labi padarītu darbiņu, viņi atrada pie spilvena katrs pa vienam mazam gliemežvākam.